Talēņās sāksies riktīgs sports. Ejam tālāk pa akmentiņiem. Santa, tu tur esi? Jā, es nesu. Ūdenskritums rekords. Jā. Tik daudz naudiņu. Sans tur zīmē mūsu iniciāļus tikai ar manu lūpu zīmolu. Sanāc? Tik skaisti. Saulīt vēl izlīja. Kā, vispār var kaut ko? Mēs uzgājām augšā, bet ne līdz galam vēl mēs ejam. Paskatieties, cik tālu mēs jau esam nogājuši vēl visu šito pusi. Vēl jāiet. Pieci minūšu pauzīt laikam, vai ne? Sākumā izlikās nav tik traki, bet īstenībā ir ko iet un ir ko darīt. Mēs nonācam pie gala mērķa. Esi vēl? Rekor ir viens, un tu viņus aiziešu ar jums līdz otram. Nu, rekor varat redzēt otru. Tagad mēs taisīsimies iet lejā. Cik mēs iesim? Es nezinu, bet mēs iesim. Mēs gribam ēst. Riktīgi augsta, riktīgi. Mums jāiet. Jā, vēl neslīdētu man kājas. Vispār būtu ideāli. Jā, nu davai. Mēs tev ķēram Sandi. Apsolīja mums Everestu. Ko jūs sakat par to? Ja viņš man apsolīja, nu tad viņam būs jāpild. Pek. Viss aizpeldēja no mums. Un zināt ko? Mēs nonācam lejā. Mēs tā noguram, ka mēs brauksim ar kuņikiem. Tur kaut kur var redzēt. Tad pagaidām. Es ar cilvēku nav pret, ka es viņus te pafilmēju.
Un mums riktīgi paveicās, ka mums paņēma eiro. Vai ne? Jā, vēlreiz vienā tā mājām. Čau. Kāda baigot karaliska tualete. Mēs staigājām meklējām, kur labi ierīcības. Un īstenībā nav tik trāk. 5 zloti, 1 eiro. Bet baigi karaliski. Paskatieties, kā te grīdas, izlietnes. Tas ir tas, ko mēs nepaņēmām. Atkal cepts saldējums. Mums neiet ar tiem ceptiem saldējumiem. Ceptos nevainās. Jā. Re, kur mums atnesā kartupelišus ar gaļītu un baravīku mercīti. Darzinīšu. Nu, garšosim, kā būs. Labu apetīti. Mēs atradam, ka ir konfeču paradīze. Tepat Zakopāne, paskatoties uz šo. Sandi, kā lai tagad iziet ar tejiens? Es tagad gribu visu. Ko lai man tagad jāizvēlās no šitā visas? Te viss mans mīļākos košas. Tā, mēs esam Lidla pazemes Stajanka. Un, kā mēs zinām, tev obligāti jāpaņem žetoniņi. Ja tu nepaņem žetoniņi, būs 200 zloti, tā kā sods. Tagad iesim meklēt un saprast, kā lai paņem to žetoniņus. Tas ir tāds aparātiņš, un tad mēs mēģināsim kaut ko spaidīt un viņu ņemt. Tur mašīnas numurzīm noteikti jāzina, tu zini nevēlas? Labi, ka mums vispār pateica, ka te jāņem tie žetoniņi. Ja mēs nezinātu, mums noteikti neņemtu, ne? Jā. Kaut ko pasaka dažreiz. Kaut ko jāsaka tev arī. Mēs ienācām Lidlā. Ziniet, ko mēs pirmo pamanījām, ka te ir ļoti nesakopts. Mūsēja Lidlā viss ir sakopts, te ir lietās visu laiku kaut kādas kastes nezināmās un kaut kādi produkti nav izlikt, vienkārši viņi tāpat metājās. Tukši plaukti, ļoti daudz tukši plauktu, tā kā es nezinu, apokalipsis kaut kāds. Redziet, viņiem pat ūdens pudeles vienkārši stāv no Kinder olēm kastēm. Es saku, vienkārši, es nezinu, es sen redzēju tādu bardaku.